Šodien pie mums Maigajā Lotus Farm birojā ir ieradusies Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas un Kapitāla klinika Rīga pediatre Daira Brenča. Labdien! Prieks pie jums ciemoties! Māmiņas ir iesūtījušas mums jautājumus par bērnu veselību, un šoreiz, doktori, lūkšu jums atbildēt uz jautājumiem par saaugstēšanos bērniem. Visi bērni slimo, bet cik bieži slimot ar sezonālām infekciju slimībām ir normāli? Vēlreiz paldies par jautājumu. Vispār jau droši vien, kad jebkurai mammai šķiet, ka viņas bērns slimo, tas nav normāli. Un jebkuriem vecākiem šķiet, ka nav normāli, ja bērns slimo. Bet tomēr gribētu teikt to, ka nav neviens mazulis iemācījies staigāt, savreiz nenokrītot un neuzstot zilumus. Un nav neviens mazulis izaudzis, savreiz nenoķerot iesnas, klepu vai kādu no vīrusu saslimšanām. Jautājums, cik bieži vienam ir normāli slimot pāris reizes sezonā, citam mazulim, kurš tikko ir uzsācis socializēties, uzsācis bērndārza gaitas, izgājis no ģimenes burbuļa. Viņam ir 3 dienas bērndārzā, 2 nedēļas pēc tam mājās, un kārtējais vīrus ir noķerts, kurš atkal ir jāpārdzīvo. Un, ja mēs runājam pēc tādām vispārējiem kritērijiem, normām, tad jā, 1. gads socializējoties, 1. gads bērndārzā, tas ir vidēji 8 līdz 10, bieži vien kādreiz pat raksta pat nedaudz vairāk, 11 slimošanas epizodēm gada laikā, bet ar piebildi, ka tās pārsvarā ir augšējā elpoceļa infekcijas slimības, kas tiek izārstēts vidēji 7-8 dienu laikā, kas neprasa nopietnu ārstēšanos, pietiek ar simptomātisku ārstēšanos, un mazulis vēl atkal atsākt savas gaitas. Tas nozīmē to, ka gadījumos, ja tas klepus paliek dziļāks vai arī epizodes paliek biežāks, tad noteikti ir jāvērš pie ārsta. Jā, es domāju, ka noteikti ir atsevišķi kritēriji tieši tā. Ja mēs runājam par iesnām un klepu, tad klepus, kas ir ilgāk par 3-4 nedēļām, noteikti prasa papildus izmeklēšanu un griezties pie ārsta, jo normāls klepus ilgums, kamēr klepus iziet visas savas stadijas, kurš ir sācies, vidējums mazulis klepos 10-14 dienas, un protams, ir jāatvieglo šis periods, jāpalīdz ar dažādiem produktiem, par ko mēs parunāsim varbūt tālāk, jo es redzu šos sekojošos jautājumus, un tas pats arī par iesnām. Bet, vienmēr mamām saku, stāstu un varbūt atgādinu savu reizi, neviens jau labāk savu mazuli nepazīst kā vecāki. Un, ja jūs vērtējat savu mazuli, ka viņš ir aktīvs, viņš ir priecīgs, viņš spēlējās, viņš dzer, viņš ēd, viņam ir tās iesnas, bet viņš ir laimīgs. Tad pauzkavēties mājās, padzīvoties mājās, izmantojot simptomātiskas medicīnas, jeb terapijas iespējas, izmantojot dažādus dabīgus preparātus, to pašu iesnu ārstēšanai, degunu higiēnai, kaut kādus medikamentus, konkrētus medikamentus, kas satur dabīgas vielas, lai atvieglotu izklapošanos, neaizmirst par dažādām elpošanas vingrinājumiem, fizioterapiju. Bet, ja nav situācija pasliktinājusies, ja nav drudzis, augsta temperatūra, nespēks vai kādi citi lietas, simptomi, kas prasa nekavējošu ārstu apskatu, šo vizīti pie ārsta varbūt arī 1. dienas var atlikt. Šeit ir jautājums vēl ļoti aktuāls par kā var atšķirt COVID-19 no parastas saaugstēšanās. Mēs esam izgājuši cauri vēsturiskam posmam COVID-19 pandēmijai, un katram ir savs viedoklis par to, un varbūt arī visdrīzāk savu pieredzi, kā ir, kad pārslimojam šo COVID-19 saslimšanu. Jautājums, kā ir iespējams atšķirt, jo tālāk mēs ejam uz priekšu laika periodā, laika nogrieznī, jo šis koronavīrus, kas izsauc COVID-19, arvien vairāk slēpjās un mainās. Un agrāk mums šie kritēri bija diezgan skaidri, tad tagad COVID-19 saslimšana var izpausties gan gandrīz nekā, gan ar pilnīgi dīvainām sūdzībām. Vienam tas ir iesnas klepus, citam temperatūra, citam zārnu trakta disfunkcija un problēmas šajā sfērā. Tā kā viss tāds klasiskākais, kā var atšķirt, tas ir COVID-tests. Tieši tā, tieši precīzi. Kādos gadījumos jāsāk raizēties par bērnu imūnsistēmu? Paldies, un šis ir ļoti aktuāls jautājums, jo, protams, ja ir bērns slims, tad tas izjauc mūsu ikdienas ritmu,
traucē mūsu ikdienas gaitas, arī darbs vecākiem ir ļoti būtisks, ja, un mazais slimo. Tad kādos gadījumos jāsāk raizēties? Pirmkārt, es gribētu teikt to, ja jums ir bažas, ja jums ir raizes, uzdodiet šo jautājumu savam ģimenes ārstam, ja bērnu ārstam, un tad jūs iegūsiet daudz konkrētāku, specifiskāku informāciju attiecībā uz jūsu bērnu, jo ģimenes ārsts ir bērnārsts pārzina šī konkrētā bērna īpatnības. Jo kas vienam bērnam ir norma, slimot bieži un vieglām slimībām, citam varbūt tā nav gluži norma, varbūt ir nepieciešama papildus izmeklējuma, lai saprastu, lai atšķirotu, vai tas ir normāli bieži slimojošs bērns vai bērns, kuram ir kaut kādas hroniskas infekcijas vai hroniskas saslimšanas, vai kuram ir aizdomas par kaut kādu imunoloģiskās sistēmas saslimšanu. Ja? Tas ir individuāli. Katrā ziņā es gribu minēt vienu lietu. Ja jūs mazulis līdz bērndārzam praktiski neslimoja, bet uzsākot iet bērndārzā, tā ir katru mēnesi savs vīrus, tas tiek uzskatīts par normāli slimojošu bērnu, ja nav citu norāžu uz kaut kādu papildus situāciju. Jautājums, kā stiprināt bērnu imūnsistēmu? Kā stabilizēt bērnu imūnsistēmu, kā palīdzēt bērnu imūnsistēmai darīt savu darbu. Jo, protams, katram bērniem piedzimstot, viņam līdz nāk pūriņa antivielas no mammas, tā ir tā iedzimtā imunitāte, un tālāk dzīves laikā vairāk nodarbināta tiek šī iegūtā imunitāte, jeb adaptīvā imunitāte, kurai ir nepieciešams visu laiku darbiņš, lai viņi mācītos, lai viņi darītu savu darbu. Un kā stiprināt, jeb stabilizēt, jeb veicināt šo imunitāti, šo imuno sistēmu. Pirmkārt, nebaidīties no parastām vīrusu saslimšanām. Katrs vienkārši vīrusiņš ir drusciņ kā tāda mācību klase, ja imunai sistēmai, kā rīkoties, ja viņi nākamreiz sastopās ar līdzīgu vīrusu. Neturēt bērnu pārāk lielā tādā sterilā burbulī, ļaut bērnam priecāties par pasauli, priecātos par svaigu gaisu, zaļu zāli, reizēm ap plikām kājām iekāpt peļķiem, protams, prāta robežās, ja to laika apstākļi atļauj. Saprast vienu, kad nelietot nevajadzīgi medikaments, es šeit runāju par ķīmiju preparātiem, par antibiotikām. Starp citu, arī vakcinācija stimulē un veicina imunās sistēmas nobriešanu. Bet zinām un atceramies, ka imunā sistēma savu briedumu sasniedz apmēram 10 gadu vecumā, un šo procesu ļoti pātrināt nevar, bet ar katru mēnesi, ar katru gadu bērns ir arvien rūdītāks, sastopoties ar kārtējo sezonālo respiratoro vīrusu, un organisms tiek galā ar to. Protams, stiprināt bērnu imūnsistēmu viennozīmīgi, kas ir būtiski, tas ir sabalansēts uzturs, tas ir vitamīniem bagāts uzturs. Uzturs, kurā ir liela loma dārzeņiem, svaigiem augļiem, jo vitamīni, mikroelementi ir ārkārtīgi nozīmīgi arī imunās sistēmas darbībā. Un ja tas kaut kāda iemesla dēļ nav iespējams, tad varbūt jāsauc palīgā aptieku produkcija, ja, kur tiešām ir vairāk C vitamīns, vairāk D vitamīns un citi svarīgie vitamīni. Bet atkal, ja vecāki jūs izvēlaties polivitamīnus, kas ir multivitamīni ar dažādiem nosaukumiem, varbūt ieteikums būtu konsultēties ar savu bērnu ārstu, jo kas par daudz arī nevienmēr ir labi. Viss ir labi ar mēru. Un šajā garajā vēstulē un interesantajā pēdējais jautājums, ka arī vecākiem ir svarīgi rūpēties par savu imūnsistēmu laikā, kad bērns daudz slimo. Kādus profilaktiskos līdzekļus lietot, lai pasargātu sevi no saaugstēšanās? Vai cik jauki? Vai cik jauki? Jo, protams, ja kāds nevar izbēgt, bet ja ģimenē, protams, ja kāds ir slims, pārējie dzīvo šajā vidē. Tā kā, protams, viennozīmīgi vecākiem jārūpējas par savu veselību. Tā, protams, ir sabalansēts uzturs, svaigs gaiss, fiziskās aktivitātes, ievērojama personīgo higiēnu, atnākot no darba, no veikala. Iepriekš nomazgājam rokas, nomainam virsdrēbes, padzeramies ūdeni un tad ejam samīļot savu mazuli. Nedodam mazulim spēlēties ne ar savu mobīlo, ne ar savu naudas smaku bankas kartēm, jo tur ir daudz visa kā virsū.
Protams, neaizmirstam arī vecākiem par visiem nepieciešamiem vitamīniem, tā skaitā C vitamīns, D vitamīns. Neaizmirstam par pilnvērtīgu miegu, par svaigu gaisu, ko es minēju. Tā kā tas ir pats labākais profilaktiskais līdzeklis. Un, protams, pozitīvas emocijas, jo vīrusi no pozitīvām emocijām mūk. Burvīgi. Paldies, Lēlas doktori, ka atbildējāt uz mūsu iesūtītajiem jautājumiem. Paldies visiem, kas noskatījās, un tad līdz nākamajai reizei. Tā.